Liekas, ka tas ir tāls un neaizsniedzams sapnis, taču mūsdienās aizvien vairāk cilvēku uzticas profesionāļiem, pat remontējot vannas istabu. Tūlīt pat noskaidrosim būtiskākās priekšrocības darbā ar dizaineri. Pirmkārt, katra dizaina projekts ir unikāls un atšķirīgs. Izmantojot dizaineru pakalpojumus, jūs iegūsiet individuālu projektu, kas nelīdzināsies citiem un atklās jūsu personību. Iekārtojot vannas istabu, jāņem vērā cilvēku filozofiju un pašsajūtu, tāpēc dizainā ir svarīga katra detaļa, sākot ar ergonomiku, stilu, apdars materiālu izvēli, protams, arī santehnikas, mēbeļu un aksesuāru piemeklēšanu. Otrkārt, vannas istabu, ko ir projektējis dizainers, tiek noformēts profesionāli un harmoniski. Tik piemeklēts konkrēts stils, ieturētas kompozīcijas un krāsa psiholoģija. Kāpēc vēl ir svarīgi piesaistīt dizaineri? Pieņemsim, jūs izvēlēsies konkrētu vannas istabas flīžu kolekciju, un jūs vēlaties pieskaņotai vannu, izlietnes vai kaut kādas krāsas mēbeles. Dizainers jums var palīdzēt. Vai arī, pieņemsim, jums ir maza telpa un nepieciešams tajā ievietot vairākas mēbeles, piemēram, tā pati veļas mašīna vai lielāka vanna, un jūs nezināt, ko, kur, kā izvietot. Tad arī dizainers ar savām zināšanām par ergonomiku jums var palīdzēt izvietot telpu ergonomisku un piemērotu jums. Nav svarīgi, vai tā ir vannas istaba vai atsevišķi novietot tualetes telpa, veiksmīgam rezultātam nepieciešams funkcionāls risinājums. Treškārt, veidojot interjeru projektu, jūs varat redzēt kopējās projekta izmaksas, tā skaitā arī materiāla aprēķinus un arī savu telpu varat redzēt virtuālā noformējumā vai skicēs. Protams, ir jāsaskaņo arī jūsu iespējas. Tas ir telpas izmērs vai arī ieplānotais budžets. Jebkurā gadījumā pie veiksmīga risinājuma varam nonākt konsultēties ar profesionālu dizaineru vai konsultantu. Dizainers palīdzēs izvēlēties stilu, apdares materiālus, dizaina formas un iekārtojumu principu. Un turpinot par apdares materiāliem, flīzes ir pats populārākais vannas istabas apdarē izmantotais materiāls. Flīzes ir interjera daļa ar izteikti estētisku nozīmi, un flīžu dizains viennozīmīgi ir telpas stila sastāvdaļa. Noteikti ņemiet vērā, ka flīžu izvēlē vēlams pievērst uzmanību vairākiem materiālu funkcionālajiem parametriem. Izvēlētās flīzes ieteicams iegādāties tad, kad precīzi zināmi flīzējumās virsmas izmēri, flīžu ieklāšanas tehnika, izvietojums un paredzamo šuvju platums. Vidēji vēlams pasūtīt 10% vairāk flīžu kā flīzējumās virsmas kvadratūra, bet veicot pasūtījumu flīžu cena praktiski sastāda tikai 1/3 no kopējām flīzēšanas izmaksām. Izvēloties pat par 50% dārgākas flīzes, kopējās izmaksas palielināsies tikai par 15%. Pēc apdares materiālu komplektācijas seko santehnikas, mēbeļu un aksesuāru izvēle. Ņemot vērā gan plānā paredzētos izmērus un ūdens izvadas uzbūvi, gan visu priekšmetu, funkcionālo un vizuālo saskaņu. Lai viss, kas paredzēts telpā, ne tikai ietilptu, bet būtu arī funkcionāli lietojams, uz papīra noteiktā mērogā jāizveido telpas plāns un jāiezīmē tajā visa nepieciešamā tehnika, paredzot vietu arī ērtai kustībai. Rūpējoties un lolojot savus klientus, Cita santehnika piedāvā dizaineru pakalpojumus bez maksas. Programma CAD Decor piedāvā iespēju kompleksā projektēt telpu, balstoties uz katra klienta vēlmēm un idejām, sākot no telpas formas un platības, beidzot ar vissmalkākajām detaļām dizainā. Galējais 3D attēls mums parādīs vannas istabas izveidoto interjera dizainu ar detalizēti apstrādātiem telpas, nišu, logu un durvju izmēriem, mēbeļu un santehnikas izvietojumu un jūsu izvēlēto flīžu kolekciju. Cita santehnika piedāvā vannas istabas pārvērtību, pie mums tas ir iespējams. Plašs preču klāsts par izdevīgākajām cenām. Uzticieties kompānijai ar vairāk nekā 21 gadu pieredzi.